Jā, pārangliskošanās arī ļoti nepatīkama parādība, bet tā ir salīdzinoši jauna parādība. Jo rusifikācija Latvijas teritorijā, faktiski rusifikācijas vēsture ir apmēram 160 gadi, un rusifikācija aizsākās ar latiņu drukas aizliegumu Latgalē. Latgalē, kad Latgala kļuva par Latgala sāk pārvaldīt Krievijas impēriju. Un, pēc tam mēs atceramies 19. gadsimta beigās visās izglītības iestādēs apmācības bija krievu valodā, latviešu valodā sarunāties bija aizliegts, un tad liktās plāksnītes, kaunas soda plāksnes, vai ne? Un pēc tam mēs tā kā atvilkām elpu, nodibinājām savu valsti. No 40. gadā atkal viss sākās no gala. Brutāla rusifikācija, kas ilga 50 gadus. Tādēļ šo rusifikācijas inerci novērst nav tik vienkārši, jo to nav iespējams novērst dažos gados. Būs vajadzīgs ilgāks laiks, bet tendences ir ārkārtīgi pozitīvas un lielā mērā arī pateicoties tavam darbam un ieguldījumam. Var veicināt, lai šīs sarunas notiktu latviski, var veicināt, lai šie uzraksti būtu tomēr latviešu valodā. Tā viss ir mūsu publiskā ārtelpa un, manuprāt, uz to mērķi mums ir jāiet. Šie sociāli-politiskie procesi un arī pārmaiņas, viņas notiek lēni, bet mēs varam redzēt jau šodien, ko iespējams paveikt 2,5 gadu laikā, kopš ir sākusies kampaņa Runā latviski, kopš nacionāli domājuši politiķi, kā tu esat iesaistījušies ar konkrētu rīcību, konkrētiem lēmumiem, un es esmu ļoti droši par to, ka atgūstot savu valodu publiskajā telpā, mēs latvieši atgūsim pašapziņu, pašcieņu, mīlestību pret savu valsti, pret savu valodu, un atbrīvosimies no servilismu, kas ir nevēlama parādība.